Skola ir mūsu otrās mājas. Tā zinību dienā atzīst Talsu pamatskolas audzēkņi, un par otrajām mājām tās nu top arī pirmklasniekiem. Pārējiem tā jau priecīga atkal satikšanās ar draugiem un pedagogiem. Jūs esat priecīgs, ka sāks atkal mācības, vai bija jāraud tomēr, ka tā var? Šausmas, es pēdējā dienā tā tur sāku raudāt. Es negribu skolu izstāst, bet laikam būs ok. Nav jau tik traki. Jā, nav tik traki. Vasar bija labi, nav tā galīgi jāraud, jā. Kaut kad jau bija jāiet uz skolu, neko darīt. Talsu pamatskolē šis gads īpašs, jo pēc 2 gadu renovācijas kolektīvs atgriežas pavisam jaunās skolas telpās. Man ļoti patīk. Tiešām ļoti skaisti un svaigi un izremontēts. Es domāju, būs ērti. Protams, jāpierod pie tā, kur doties, jo es starp citu pati arī šeit mācījos pirmās 4 klases, bet izskatās tā, ka es neatrastu pirmajā dienā, kur doties, bet ļoti skaisti. Man prieks, ka beidzot bērniem būs sava vieta. Daļa skolēnu 2 gadus mācījās tepat blakus ēkā, tāpēc ikdienu dodoties mājup, esot vērojuši pārmaiņas skolā. Šodien viņiem prieks redzēt gala rezultātu. Zinot, ka jums būs jauna skola, nebija šorīt vieglāk piecelties? Bija, pat pa agru piecēlos, jo bija satraukums mazliet. Man patīk jaunās klases, kā izstās. Nav vairāk, tik vecmodīgi. Būtu vēl forši pabeigšu to tevi, to tur veco vietu. Bet kā viņi tagad izdarīt, baigi labi ir. Drusciņi atgādina pēc slimnīcas, bet ļoti smuki ir. Jā. Kāpēc slimnīca atgādina? Tāds šausmīgi, tāds balts ir, bet vismaz ir kāda krāsa turklāt. Tad ir tā ļoti smuki, bet vajadzēja vēl varbūt drusciņi vairāk to krāsu. Bet ir smuki, jā. Pedagogi atzīst, ka pacilājošas sajūtas, bet reizē arī iestājies miers, jo visi atgriezušies mājās. Māju sajūta man šeit ir īpaša, jo šeit ne tikai strādāju, bet pati arī kādreiz mācījos. Un tieši tāpēc ir ļoti liels gandarījums atgriezties šeit. Prieks atkal satikt pēc vasaras brīvlaika bērnus, kolēģus un ļoti ceru, ka šis jaunais mācību gads mums būs tikpat tāds dzirkstošs un viegls kā šis rīts. Jūs jau zināt, par ko jūs gribēsiet kļūt, kad jūs izauksiet? Par futbolists mēģinās palīdzēt valstī. Es gribu būt profesionāls futbolists. Jā, jūs esat tie, kas arī ļoti gaida sporta zāli šeit vēl, vai ne? Jā. Jā. Lai jūs varētu savus sapņus piepildīt. Jā. Tiesa gan Talsu pamatskolas kolektīvam nu būs no jauna jāmācās saliedēties, jo 2 gadi, kas pavadīti dažādās mācību vietās, darījuši savu. Mazajiem būs jāpierod pie lielajiem un vecāko klašu audzēkņiem pie mazākajiem bērniem, lai jau drīz visi atkal kļūtu par vienu komandu. Skolas renovācijas projekta kopējās izmaksas bija aptuveni 3,3 miljoni eiro. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.